Es esmu apmuļs. Es nevaru izsaprast, kas būtu tas talants. Kapteinis Reinis. Esmu klausījies viņa muzāli, jā. Oho, tu esi mūziķis? Jā. Man sauc Reinis, es esmu no Rīgas, man 33 gadi, esmu mūziķis, mūzikas skolotājs, DJs, producents, spēlēju visādus instrumentus. Es nebaidos riskēt un darīt kaut ko tādu, kas varbūt nav tik ļoti pieņemams vai pareizs. Tas, ko es daru, nav priekš visiem, bet man tas apmierina, ka tas tā ir un pēc man vienalga. Es rādu savu žanru arī šobrīd, kas saucās šlāgerbass. Tas ir tāds jauns žanrs, kurā varbūt kaut kad parādīšu jums arī. Es skeitoju kopš man bija 16 gadi. Ļoti patīk, un tas ir tas, kas man pieturēja arī kaut kādu pie fiziskām aktivitātēm. Šeit iemācies starpības starp drosmi un pārgalvību. Un tur tā robeža ir, ka tev vajag būt bišku, skatīties pārgalvīgam, tad drosmīgam. Un tomēr izdzīvot. Skateboards ir iemesls, kāpēc es sev tad vispār tur staipos, piemēram, vai tur kaut ko trenēju kājas vienkārši, jo es gribu šito vienmēr darīt. Es negribētu, lai man pienāk diena, kad es vienkārši nevarētu pabraukāt vienkārši. Es uz skatuves esmu kopš 11 gadu vecuma. Jā, es esmu skolotājs Horenam mūzikā. Un parāda visādas knifiņas, un tur viņš tiešām attīstās tādā veidā. Es dažreiz kādam citam kaut ko noproducēju, kā uztais kādu bītu, piemēram, kas man bija Agnes Rakovska un Raimonds Pauls, tā dziesma vienaldzības, to es taisīju. Trompete, viss productions un tā. Tad kas viņa, Kreisais krasts, Miks Dukurs, Magone. Es pamazām iesildu gurnus priekš dziesmas. Tur vajadzēs ļoti daudz gurnus. Tur kaut kāda astotniekas, tur domāju kaut kā. Skatīsimies, cik tālu var. Iesildamies. Es tev varu apsveikt. Kapteinis Reinis ir ieradies. Jā. Ahoj. Es ar tavu daļu jau esmu iepazinies iepriekš. Es neko nestāstīšu, neizlikšos, ka neesmu. Man patīk, un es domāju, ka pārējiem arī patiks. Un tu esi pirmais, kurš uz skatuves kāps ar šādu instrumentu kabatā. Tā, es tevi grūžam, iestumšu. 3, 2, 1, aiziet! Ahoj! Labvakar! Kā jūs sauc un no kurienes jūs esat? Mani sauc Reinis, es esmu no Rīgas. Reinis no Rīgas. Un ko jūs šovakar darīsiet uz skatuves? Es jūs izklaidēšu. Jūs izklaidēsiet mūs ar? Mūziku. Ar mūziku. Cik ilgi jūs nodarbojaties ar mūziku? Kopš 98. gada. Un vai esat gatavs uzvarēt? Ir talants. Jā. Labi, par ko būs dziesma? Ideja radās no tā, ka es lasu ziņu portālos, ka mums trūkst nodokļu maksātāju un dzimstība krītās, tāpēc es sarakstīju dziesmu Iešūpini zvanus. Iešūpini zvanus. Ļoti labi. Tā nav Ziemassvētku dziesma. Var arī Ziemassvētkos. Es domāju, Ziemassvētkiem var iešūpināt zvanus. Daudz zvanus. Jā. Jā. Labi, es nevaru sagaidīt. Skatu ir jūs. Vēl viens pēdējais sveiciens brāļiem lietuviešiem. Dziesmu pusē lietuviešu valodā. Jūs arī... Viņiem tā paša problēma, kas mums. Labi. Skatu ir jūsu, dariet kā vēlaties. Saprast, kur es esmu. Es mēģinu meklēt savu lokāciju. Iešupin zvanus ritmā, li kreisā ola pret labo sitās. Iešupin zvanus ritmā, li kreisā ola pret labo sitās. Iešupin zvanus ritmā, li kreisā ola pret labo sitās. Paskaties uz tiem gurniem. Šajā. Ola pret labo sitās. Iešupin zvanus ritmā. Iešupin zvanus ritmā.
ritmā. Mēs jau zinām, pirmo reizi zvans ritmā. Porque te sabo ritma, carisca molis patai coi deșini. Porque te sabo ritma, carisca molis patai coi deșini. Porque te sabo ritma, carisca molis patai coi deșini. Visi lietuvieši pie TV ekrāniem. Iešupinam zvanus! Porque te sabo ritma. Porque te sabo ritma. Porque te sabo ritma. Porque te sabo ritmā. Mēs esam vertikāls ķimikālīpeids, kas horizontāls palagiem atstāja pleķus. Mēs esam vertikāls ķimikālīpeids, kas horizontāls palagiem atstāja pleķus. Mēs esam vertikāls ķimikālīpeids, kas horizontāls palagiem atstāja pleķus. Mēs esam vertikāls ķimikālīpeids, kas horizontāls palagiem atstāja pleķus. Iešupin zvans ritmā. Iešupin zvans ritmā. Iešupin zvans ritmā. Iešupin zvans ritmā. ķirsīti kūkas galiņā, mazliet trompetīti. Šis ir hīts. Līpīgi dziesma, līpīgi dziesma. Šoks visai Latvijai. Dārgais Reini, pirmām kārtām es gribu uzteikt jūsu pušamo instrumentu prasmi. Ļoti labi, ļoti labi. Jums ir arī kāds nākamais singls, padomā, nākamreiz, ka nāksiet. Kāds varētu... Oi, tu nevar iedomāties. Es negribu iedomāties. Labi. Nē, humors ir vajadzīgs. Linda, tu dejoji pie šīs dziesmas. Protams, ka dejoju. Dalies savas. Visa Latvija dejos pie šī. Ļoti labi. Dalies un Lietuva. Labi, es dalos ar savām emocijām. Reini. Kā tev ienāca prātā šie vārdi? Viņš jau Tas bija kaut kur ap lieldienām. Okay. Reini, ja tu būtu kā komiķis nācis uz šo šovu, es būtu nospiedusi to zelta pogu. Bet varbūt es esmu. Tu mums esi kā dziedātāja šeit. Respektīvi, neaizrunā man lūdzu, Reini. Viss bija fantastiski. Man nav ko teikt. Andrej, kā tev ar šo zvanu dziesmu? Zini, kas pats interesantākais ir tas, kad es atceros, kad UFO sāka savu karjeru, viņš nemāk dziedāt pirmkārt, jā, bet jūs esat vienkārši ļoti talantīgs, bet UFO bija pastum pietupies, un viss bija sajūsmā, jā. Tagad varētu kombinēt ar pastum pietupies, iešūpini olas ritmā. Kaut kas tāds, jā. Tautai pietrūks tādas lietas, jo bieži vien saka, ka latviešiem nav humors, bet jūs pierādījāt vienkārši, un tā trompeta ir vienkārši ģeniāla, un tēls jums ir ģeniāls, un vispār viss ir ģeniāls. Jūs esat tāds malacis. Tev, Andrej. Jā, Dons ar savu merchandising šancē. Mums jāuzaicina uz klipa filmēšanu. Tātad, tagad pie nopietnā. Es nevaru. Tagad pie nopietnā, bet es domāju, ka mēs visi trīs sajūtām olas. Ko jūs teikt? Labi, Reini. Ko, sakam kopā? Sakam kopā. Jā! Liels paldies! Jums ir 3 jā, un tiekamies nākamreiz jau ar jaunu dziesmu. Paldies!